Tad bija kanāla skatītāji, braucam barot bites. Šodien ir 15. septembris, kā pēc veciem labiem kanoniem visam jābūt izdarītam, bet ņemot vērā to, ka vasara ir pagarinājusies par mēnesi, laiks joprojām ir silts, es domāju, ka nekas slikts nenotiks. Es baroju ar cukurs sīrupu, pērku cukuru. Piedāvājumā ir arī gatavi it kā invertēts cukurs sīrups, bet man viņam lielas ticības nav. Tur tais instrukcijās raksta, ka viņš esot tikti labs, nesacukurojoties. Un kas tur? Pēc 1 gadu, un ne tikai 1 gadu. Es kādreiz pirku, jā. Viņš man sacukurojās tik kolosāli, ka cukurs tā necukurojās. Vienmēr sakot, es skatos lētāko variantu. Lētākais variants 80 nedaudz pāri centi cukuru kilograms pērkot vairumā. Un tad jūs iedodat iekšā savu kilogramu, savus 10 kilogramus uz saimi. Ūdeni, kurā tas cukurs ir izšķaidīts, jūs pieliejat klāt pats, tādā veidā nemaksājiet par to. Tāda ir tā mana filozofija, tā tas ir izkristalizējies savā laikā, kad bija Latvijā cukurfabrika Jelgavā, es baroju Jelgavas cukuru, viss bija labi. Un tad nākamajā gadā, kad vairs Jelgavas cukuru nebija, es nopirku Maksimas cukuriņu, sabarojās labi, viss bija labi, bet no ziemas izgāju, kad kāda iemesla dēļ, ļoti slikta liela saimju birumu. Tur es, protams, visu vēlu uz cukuru, pārgāju tad uz to invertēto sīrupu, sākotnēji pirku kādu ārzemju ražotāju. Bija tādās kartonu kastēs iekšā tāds polietilēna maiss. Veda viņu no kaut kurienes no cēsīm, vai katru paku tur atvešanu maksāja un tā, jo vairāk pirka, jo tagad maksāja par to atvešanu. Bet labi. Tā ziemošanās it kā uzlabojās, un tomēr joprojām bija slikti. Tad es pāris gadus pirku Aucē no viena biškopja inverts sīrupu. Tur bija lētāks, viņš bija jābrauc pašam ar savām kannām pakaļ. Tas kannas bija kaut kur sakrāva garāžā, man viena kanna nogāzās, izlija. Un tas arī bija tas inverts sīrups, kas ļoti strauji cukurojās, gandrīz jau kannā. Līdz ar to es sapratu, ka jēgas nav, tad sāku meklēt. Bet tas bija vairāk kā 10 gadi atpakaļ. 10 gadi atpakaļ, jā. Tad sāku meklēt, ko var dabūt īstu biešu cukuru. Esmu mēģinājis Baltkrievijas, Ukrainas un Lietuvas cukurus. Tad ir subjektīvi. Šogad man ir Ukraiņu cukurs. Pagājuši, kad bija Leišu cukurs no Kedaiņiem laikam. Un vienu gadu man bija tāds Latvijas cukurs, kas, manuprāt, bija visforšākais bitēm, jo viņš nebija tīri balts, viņš bija tāds, pelēcīgs. Respektīvi, ja bija mazāk ieguldīts tas darbs, tā tīrīšana, un tā tur ir ķīmijas iesaistīšana un tā tālāk. Tā man liekas, bet tad Baltkrievija tur viss tās attiecības izbeidzās un tā kaut kā. Redzēt, kā jūs redzējāt, sīrupu sagatavoju tur maisot tādā mučelē. Attiecības 3:2, 100 kg cukuru, 60 litri ūdens, es tur ielēju. Un baroja polietilēna maisiem.
Šogad nopirkās tādi paplāni, nu redzēs, kas tur būs. Ceru, ka neplīsīs. Nu jā, nu it kā tāds biezākus jāskatās, bet brille veikalā nebija līdz, un nu tur blenzu, un tai neko nesaskatīju. Čamdīju, es atčamdīju, ka liekas labs, bet nu jā, jūs paši saprotat, kā tur ir čamdīšana. Nu, kaut kā tā. Nu, ja neies, tad rītā piepirkšu biezākus maišeļus. 5 litrus es leju 20 litrīgā maisā, un tā tik tā sanāk aizsieties. Es tā kā biju savā prātā iedomājies, ka citus gadus es 10 litrīgus ņēmu, bet nē, 10 lieku nevar aizsiet, ja lej iekšā 5 litri cukuru sirupa. Nu, un cik ir 5 litros, tur tā cukura es sarēķināšu. Būtu... Es sarēķināšu pēc tās 3/2. Un pāri 4 kilogramiem. Tātad, respektīvi, mēs iedosim 2 šitādas lielas maisas iekšā. Un tad vēl kaut ko. Nu, lai vismaz 10 kilogramu būtu. Šogad visas atstāju, gandrīz visas saimas uz 7 rāmjiem, tā kā, nu jā, bet patukši ir. Redziet, kā man smuki pērkoni zied, bites tur dzīvojās pa viņu, sēkla vēl nav ienākusies, maz noteikti nav zaļas pākstiņas, šur tur ir, nākamnedēļ ieāruši visu to iekšu. Reku gos mūs fotografē, nu tāpat kā. Smaidi, Robert. O, reku otra. Nam. Jā, bet pērkona līdz jostai. Nu, lūk, tad visi noņemti šeit, visi otrie stāvi noņemti, viss ir sašaurināts. Rāmju pilna māja, vēl jāsviež ārā. Nu, tā kaut kā.